Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma pie Mārupas vidusskolas svinīgi tika atklāts novada jaunākais sporta komplekss, kurā atradīsies Mārupas lielākā sporta zāle. Daudz funkcionālajā sporta kompleksā jau šī gada rudenī savas sportiskās iemaņas varēs attīstīt gan vidusskolas skolēni, gan novada iedzīvotāji. Šis sporta komplekss skolēni nozīmīgs, pieaugot skolēnu skaitam. Kad šī mūsu vecā sporta zāle tapa, tad bija 400 skolēni, pašreiz ir 900, un tas bija tāds garš ceļš, ko mēs gājām, un prieks, ka šī saulainā diena arī ar saulainu notikumi ir bijusies, un mēs esam kļuvuši arī bagātākā viena sporta celtni Mārupē, un konkrēti šeit pie Mārupas vidusskolas. Šī mūsu jaunā celtne skolēniem pavērs, domāju, vēl papildus iespējas, kad paroties jaunām telpām, mēs tos savus sporta veidus, kas jau mums Mārupē tiek realizēti, varēsim veikt citā labākā kvalitātē, plašākās telpās. Jaunajā sporta kompleksā Mārupas iedzīvotāji varēs pilnveidot savu sportisko meistarību volejbolā, basketbolā, futbolā, tekvendo un vieglatlētikas disciplīnās. Papildus tiks rīkots arī dažādu mērogu sacensības. Svinīgajā sporta kompleksa atklāšanā tika sagatavots uzvedums, kurā, improvizējot mārupiešu iecienītākos sporta veidus, uzstājās Mārupas sportisti, kas pēdējos gados godalgoti gan vietēja mēroga, gan starptautiskās sacensībās. Šis gads vispār Mārupas novadam ir ļoti veiksmīgs no sportiskā viedokļa. Jo 2012. gads, kurā mēs piedalījāmies pirmo reizi kā novads Latvijas 3. olimpiādē, mēs izcīnījām starp 81 novadu, kur piedalījās 13. vietu. Starp visiem Pierīgas novadiem 11, kas piedalījās, mēs esam visaugstākie. Par to mēs priecājamies. Un tātad mūsu sportiskai saimai atkal šis sporta komplekss ir fantastiska dāvana. Vēl ir domā par tādu lietu kā jauniešu zēnu iesaistīšanu arī volejbolā, jo Mārupas novada volejbola komandai bija vislabākie sasniegumi šogad olimpiādē. Mēs taču esam bronzas medaļas ieguvēji. Mārupē 7 gadu laikā šis ir jau 3. sporta komplekss, un šogad laikā ir dubultojies arī iedzīvotāju skaits vairāk kā 16 000. Tās ir jaunas ģimenes ar vairākiem bērniem. Līdz ar to Mārupē ir jāattīstās, un Mārupē attīstās strauji. Liels uzsvars Mārupē ir uz izglītības iestāžu atklāšanu, sakārtošanu, paplašināšanu, reorganizāciju. Šajā gadā, tieši šajās dienās, mēs atveram jaunu sporta centru pie Mārupas vidusskolas. Mēs atveram piebūves pie Jaunmārupes sākuma skolas, pirmskolas izglītības iestādēji. Tas ir interesants, jo pirmo reizi Latvijā izmantojam saliekamās konstrukcijas, lai izveidotu pirmskolas izglītības iestādes klašu grupas. Arī pirmais Mārupas bērnudārzs Lienīte šogad svin 40 gadu jubileju ar krāšņu pārbūvi un renovāciju. Savukārt Mārupas ģimenēm tapis skvērs brīvā laika pavadīšanai. Mārupieši aktīvi tiek iesaistīti novada attīstības programmas izstrādē. Novads iesaistījies projektā manabalss.lv. Iedzīvotājiem šeit būs iespēja izteikties gan par šiem pasākumiem, kas ir vēlami, gan varbūt izteikt savas domas un sakot līdzi, kā viņu ierosinājumi pildās vai nepildās. Jo mērķtiecīga un liederīga nodokļu naudas izlietošana būs ieguvums visiem.